Rēzeknis novada ziņas. Vides aizsardzība ir prioritāšu augšgalā gan visā Eiropas Savienībā, gan Latvijā, gan arī Rēzeknis novadā. Ja gandrīz jau pusgadu par vides aizsardzības jautājumiem atbildīgo ir vecāko vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste. Jūs šodien arī esam aicinoši sarunu. Sveicināti, Krustes kundze! Labdien! Sākumā pastāstiet par aktualitātēm Rēzeknis novadā vides aizsardzības jomā. Pirmkārt, pašlaik tiek izstrādāti Rāznas ezera eksploatācijas noteikumiem, un tagad mēs bijām ar pašvaldībām sanāksmē, ar dabas aizsardzības pārvaldi, arī valsts mežiem. Tad bija sanāksme 19. septembrī, un mēs vēlamies grūzēt dabas līguma Lubāna Mitrājas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Un arī diezgan aktuāla tāda problēma šovasar, kas bija jautājums tās numur 1, tas ir par latvāņiem. Tad par itim jautājumiem Nīle arī plašāk parunāsim sākumā par grozījumiem dabas līgumā Lubāna Mitrājas. Ko tas bija vajadzīgs, kādas izmaiņas tad ir paredzētas? Gribētu sacīt, ka pirmkārt tas ir vajadzīgs, lai sabalansētu tātad itamā Mitrāja saimniecisko darbību ar vides aizsardzību. Un kā jau es iepriekš minēju, ka 19. septembrī Rēzeknis novadā tikos porstoja no dabas aizsardzības pārvaldes Latvijas valsts mežiem un pašvaldībām, kas robežos ar Lubāna Mitrāju, un itamā sanāksmē tika porunoti iespējamie grūzījumi itamos noteikumos, kas ir apstiprināti jau 2009. gadā. Un uz doto breidi stingrīs regulējums Lubāna Mitrāja tātad nereti traucē ikdienas darbu. Piemēram, noteikumi paredz, ka dabas līguma zonā ceļu un elektrolīniju attīrīšanai nocirstūs kūkus nedrīkst izvest, lietojot nocirstie kūki līguma krojas un veidojas tās nepīvilcīgs skots. Līdz ar to sagodojot tādas neiertības gan iedzīvotājiem, gan turistiem. Un pašlaik arī vecajos MK noteikumus visā Lubāna Mitrāja teritorijā ir aizliegts uzstādīt vēja ģeneratorus, un tomēr mēs uzskatām, ka attīstoties tādām vidē draudzīgām enerģijas iegūšanas metodēm, iedzīvotāji arī ir aicinot izmainīt tos noteikumus, lai pieļautu ne vairāk par viena vēja ģeneratoru uzstādīšanu individuālajām vajadzībām, katrā īpašumā. Protams, ievērojot arī tātad ierobežotas vēja ģeneratora augstuma un arī tā saucamos rata diametra prasības. Protams, it neiet runa par tādiem vēja parkiem, kurus nekādā gadījumā nedrīkstētu veidot. Piemēram, Lubānas un Bolvu pašvaldību porstovi arī ieteica grūzēt noteikumus, lai atvieglot arī porvītošanos pa Aivīkstes un Ičas upēm. Jo šobrīd pa itām upēm drīkst porvītoties tikai ar elektromotoru vai airiem aprēkotam laivam, bet tomēr pretstrāvas dēļ tas ir neiespējami. Un pašvaldības īsaka un pat arī pieļauj domu, ka ite varētu izmantot arī īkšķedzes dziņējus ar jaudu līdz 10 zirgspēkiem. Un itī visi īsniegtī priekšlikumi, es dotu breidi īteik apkopoti, tad Rēzeknis novada pašvaldība sūtās toļok dabas aizsardzības pārvaldē izvērtēšanai, un tad, ko tī tiks izvērtēti, tad mēs organizēsim atkal nākamu sanāksmi, un tad jau runāsim konkrētāk, kuri priekšlikumi tiks ņemti vērā, kuri nē. Vēl jautājums par nogrīztajiem kūkiem, kuri atcerunās Lubāna Mitrājā, kurus nedrīkst izvest. Vai iemesls, ka īvīstu izmaiņas ir tikai tas, ka veidojās nepīvilcīgs skots, vai arī dēļ to, ka vairojās skaitēkļi? Arī vairojās skaitēkļi, un tad rodas dažādas slimības. Nākošais ļoti svarīgs jautājums ir par latvāņiem. Viņi ir sauguši gandrīz pa visu Latvijas teritoriju, un arī Rēzeknis novads nav izņēmums. Vai esi domājuši par kādiem īpašiem pasauciņiem, kā pamazinot latvāņu izplatību novada teritorijā? Jā, ir. Un ite var minēt, ka latvāņu izplatība Rēzeknis novada teritorijā pēdējo gadu laikā ir nedaudz palielinājusies, kas ir arī visā Latvijā. Un to var izskaidrot ar to, ka visi zemes īpašnieki savus īpašumus regulāri izpļauj, un līdz ar to latvāņu sāklis ar vēja, ūdens, putnu palīdzību turpina arī izplatīties ar vien lielākos platībos. Pārsvarā latvāņi novada izplatos tādus klajos laukus, kas netiek regulāri apstrādāti. Tos ir arī ceļu nūdaļījuma, jūslas, gromolas un meža molas.
Un faktiski katrs zemes īpašnieks ir atbildīgs par savu zemes platības sakūpšanu, un vismaz reizi gadā te būtu jāizpļauj, bet diemžēl tas tā dotu brīdi nenotiek. Un pašlaik ir izstrādāta teritorijas plānojuma pirmo redakcija, un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumus mēs arī ielikam obligātu prasību, ka visiem zemes īpašniekiem visos teritorijos ir aizliegts pieļaut tādu nekontrolētu latvāņu izplatību, nodrošinot latvāņu pļaušanu vismaz 2 reizes vienā vasaras sezonā. Un veicot tādas pļaušanas darbus pirms auga zīdošanas perioda, tas ir perioda līdz 23. jūnijam un perioda līdz 23. augustam. Un uz doto brīdi novada pašvaldība sadarbībā ar pogostu porvaldēm arī veidoja tādu vienotu datu bāzi par latvāņu izplatību Rēzeknes novada teritorijā, jo uz doto brīdi mēs informāciju nebija pilnīga vienkārši. Un tiklīdz tie visa informācija būs, tiks sūtīta valsts augu aizsardzības dienestam, lai iekļautu datubāzē un būtu pieejama tie pilnīga informācija par latvāņu platībām Rēzeknes novada teritorijā. Un tādā veidā es arī uzskatu, ka mēs varētu tā pilnvērtīgāk cīnīties ar latvāņu izplatību. Vai cīnīties ar latvāņu izplatību var jūs tikai izpļaunot, vai nav kādas ķīmiskas vīles, ar ko jūs iznicinot? Ir, protams. Pēc sniegtos pogostu informācijas vītom arī te gan izpļaus, gan arī papildus smidzinoja vēl. Bet, jūs ir arī dārgas un ne visi to var atļauties. Un varbūt jūs arī dzirdēt, ka nākošais gads būs iespējams pieejama atkal jauns finansējums latvāņu apkarošanai, kas droši vien tiks dots nav uz pašvaldībām, bet valsts augu dienestam. Un tad, kad viņiem būs tā informācija pilnīga, jo pirmkārt ir jāsaka jau ar uzmierēšanu šo te latvāņu platību, jo visā Latvijā nav uzmierēta. Un tad jādomā, protams, par kaut kādiem pasaukumiem, lai te nav tikai pļaušana, secēsim, jo ar to ir par mums. Latvāņiem izderīgajiem izrakteņiem pastostiet, kādi ir nosacījumi, ka cilvēks, kura īpašumā ir smilts vai grants karjeras, varētu veikt izrakumus. Sāksim ar to, ka cilvēkam ir zemes gabals un imā ir tātad konstatēti derīgu izrakteņu krojumi. Un sākumā, lai saņemtu itu atļauju derīgu izrakteņu iegūšanai, ir jābūt sākumā visam izpētēm. Un pirmīsim uz pašvaldību jau attiec cilvēks ar visu pilnu dokumentu paketi. Tātad, kur jau ir iekšā derīgu izrakteņu atradnis pase, derīgu izrakteņu īguvis limits, tie ir tehniskie noteikumi no Rēzeknes reģionālos vides porvaldes. Un, lai izsniegtu arī atļauju, tā informācija ir jābūt obligāti, tātad to nosaka arī ministru kabineta noteikumi numur 696 zemes dzīvju izmantošanas licenču un bīži sastopamu derīgu izrakteņu īguvis atļauju izsniegšanas kortē. Tātad cilvēks raksta izsniegumu, izsniegsim to pilnu dokumentu paketi. Mēs jau izskatām, ja viss ir kārtībā, mēs jau virzam tālāk uz komiteju izskatīšanai, tad izsniedzam arī atļauju. Ņūlē ir rudinci peldiešanos sezona tikai pa lelam ir nosaslāgusies, bet vai jūs varat pastostīt, cik teiri ir Rēzeknes novadā asūšī azari, vai te mūs drošai var peldētīs? Šovasar Rēzeknes novadā tika uzsākts vienotīs peldūdeņu kvalitātes monitorings pašvaldības īpašuma esošajās un publiskajās ūdens tilpnēs. Un mēs bija noslēgts līgums ar individuālo komersantu profilaktiskie higieniskie pakalpojumi, kas veica fizikāli ķīmiskos un mikrobioloģiskos izmeklējumus, kā arī katras peldvietas vizuālu novērojumu. Un tātad visos peldvietos, kuros tika veikts monitorings, šī te rezultāti ir labi un peldēties ir atļauts. Seikoka informācija par tom peldvītom, kur tikai veikts šogad monitorings, ir pieejama mūsu mājaslapā, sadaļā aktualitātes mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. Un nākamgad Rēzeknes novada pašvaldība peldēšanas sezonas laikā no 15. māja līdz 15. septembrim Rēzeknes novada peldvietu monitoringu plānoja veikt 1 reizi mēnesī. Tātad tas būs 4 reizes faktiski peldēšanas sezonā. Jo sabiedrība ir tiesības zinot, kāda ir ūdens kvalitāte un vai tur tiešām drīkst peldēties. Un sarunas noslēgumā pastostiet lūdzu, kādas ir jūsu īceris, jūsu plāni nākotnē, ko jūsuprāt Rēzeknes novadā vides jomā vajadzētu mainīt, uzlabot.
Tuvākajā laikā es uzskatu, ka novadā ir nepieciešams tieši sakārtot visas dabas resursu datubāzes, jo pašlaik informācija, kas ir bieži vien pretrunā ar to informāciju, ko mēs īsniedz valsts vides dienas, bieži vien nesakrēt, un arī ar citām institūcijām. Jo vienkārši novads mums ir liels, un katram pogostam ir savādāka informācija. Un es to tagad vienkārši mēģinu salikt kopā, lai zinātu, kas patiešām mums ir, ko nav. Ja tagad Rēzeknis novada dzīvotājiem, kurī ņūļa dzird mūsu sarunu runā skaidri vaicojumi, kur jūs vislabāk atrasti dabūt atbildes īs sev svarīgiem vaicojumiem. Var grīsties Rēzeknes novada pašvaldībām, tas ir Atbrīvošanas aleja 95, 3. stovs, 27. kabinets, telefons ir 646 07 205. Un var arī rakstīt uz e-postu terezija.kruste@rdc.lv. Īsniegt arī rakstiskā veidā īsnīgumu, un tad es jau izskatīšu, izvērtēšu atbilstoši likumdošanai sniegšu atbildi. Paldies jums liels par sarunu! Par svarīgākajiem vides aizsardzības jautājumiem Rēzeknes novadā stostīja vecāko vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste, bet sarunu vadīja Laura Sondere. Tos bija Rēzeknes novada ziņas.